Pie mums tie ir Pīča, Rolands un Panda. Pie viņiem Cālis, Misters Mets un Fanatiks. Gribējās jau zināt, kā tad tas viss sākās, gan viņpus okeānam, gan šajā pusē. Pasaules sporta pirmā talismana gods pieder sunim vārdā Skaistais Dens, kurš Jēlas universitāti sāk atbalstīt 1910. gadā. Basketbolā viss sākās ar Gaili, kur 20. gadu beigās uz spēlēm sāka vest Rudžeras universitātes komanda. Gadu laikā ir izveidots pasaules talismanu top 10. Mēs jums parādīsim top 3. Godalgotajā 3. vietā ir Misters Mets, kas ar savu parādīšanos veiksmīgi atvēra beisbola mārketinga durvis. Otro vietu ieguvis San Diego Cālis, kas TV reitingus pacēla vēl nebijušās virsotnēs. Zelta medaļnieks ir fanātiskais Filijs, kas bija pirmais, kurš uzkurināja publiku tā, kā to vēl nebija darījis neviens. Basketbola klubs Lainers līdz ar pirmo leģionāru piesaistīšanu basketbola līdzjūtējs iepazīstināja arī ar pirmo talismanu Latvijā. Vairāku gadu laikā Lainers ir ne tikai mainījis savu komandas nosaukumu, bet arī talismanu Pīles Pīčas izskatu. Tas varētu būt viens no visilgāk dzīvojošajiem skatītāju uzmundrinātājiem Latvijas basketbolā līdz šim. Pēc Pīles Pīčas basketbola klubam Brocēna LMT parādījās savs īpašais komandas atbalstītājs. Pēdējo 7 gadu laikā ir novērota izteikta talismanu izveidošana, un īpaši jāizceļ viens no atpazīstamākajiem Latvijā – Lauva Rolands, kas radās 2006. gada atjaunotajā ASK Rīga komandā. Lauva Rolands ir speciāli veidots Amerikā un sūtīts uz Latviju, lai priecētu skatītājus un uzmundrinātu basketbolistus. Tā ideja ir aizgūta no Rīgas ģerbonī esošajām lauvām. Rolands ar savu atraktivitāti ir veiksmīgi iegūs fanu mīlestību, un vēl tagad to atceras ik viens. Savi talismani ir bijuši arī citām Latvijas basketbola komandām. Basketbola kluba Valmiera spēlēs skatītājus savulaik uzkurinājis Bullis. Basketbola kluba Zemgales spēlēs bija sastopams Zemgales olimpiskā centra talismans. Arī Liepājā bija savs komandas simbols – ugunspūķis. Pirms pāris gadiem pirmo reizi parādījās talismans arī sieviešu komandai. Cēsu spēlēs bija sastopams Kojots Timons. Lai arī par basketbola dzimteni uzskata ASV, VF Rīgas izpētes avoti liecina, ka pastāv leģenda. Šī populārā spēle patiesībā nāk no Ķīnas džungļiem. Tāpēc šajā sezonā debiju ir piedzīvojis VF Rīga talismans – Pandā. Ideja par to radusies no basketbola komandas pamatkrāsām – baltās un melnās. Un tā, cienot, mīlot un godājot šīs spēles vēsturi, basketbola klubs VF Rīga savu fanu uzmundrināšanai ir piesaistījis īstu dzīvu pandu, pat taisno no Ķīnas. Un tā pandas leģenda turpina dzīvot. Panda ne tikai kļūst par skatītāju mīluli, bet arī palīdz komandai uzvarēt. Talismani mēdz būt arī neveiksmīgi, tāpēc, ja jūs veidojat savu uzmundrinātāju, tad padomājiet kārtīgi, vai tas tiešām būs gana labs, lai iedvesmotos no tā. Iedvesmojies arī tu un sūti savu jautājumu uz basketapskats@gmail.com.